Esmu joprojām Indra Šmite. Pirms 8 gadiem es nebiju nutriciologs, es nebiju veselības trenere, veselīgas dzīvesveida piekritēja es biju, man patika veselīgs dzīvesveids, bet, kā jau es teicu, ja, kad man likās, ka kaut ko man vajag, kaut ko man vēl vajag. Un tā es arī nokļuvu šeit un sāku attīrīt savu organismu. Tā, man vēl neiet uz priekšu. Viena no veselības problēma, pat nebija man veselības problēma, es domāju, tas ir normāli, kad esiet noteikti manījuši, ja? Dāmām uz vaigiem, uz pieres, uz vēl kaut kur tādi pleķi parādās. Nu, ko mums tā kā apkārtējā vide par to saka, tādi vecuma pleķi, ja? Kur tad tu liksies no viņiem? Nu, man arī tādi bija, man parādījās, man šausmīgi nepatika, te var redzēt, vai ne, tā īsti uz, nu, tā kā ūsa, ja? Tāds brūns, tas pleķis. Vairāk parādījās vasarā tieši šie te plankumi, tad, kad saulīte vairāk spīd. Un ko es kaut kur arī skatījos, lasīju, kad var ar skābēm balināt, kaut ko tur darīt ar to ādu. Es, protams, neaizgāju uz tādām procedūrām, bet nonākot šeit, Koreļu klubā, izprotot to, kas ir veselības koncepcija, kā vispār mūsu organismā, kas notiek, kas kur rodās, kas par ko atbild. Izrādās, ka par šiem pleķiem atbild mūsu akna. Nevis no ārpuses, ar skābi vai vēl kaut ko. Vai, kā man viena meitene teica, kurai arī ir tāda ūsiņa tumša, viņa saka, es zobu pastu smērēju pa nakti virsū, lai man noiet tas brūnums. Bet viss, kas mums nāk ārā uz ādas, ir no iekšpuses mums. Un ja mums tā iekšpuse nav kārtībā, tad arī āriņš to rāda. Un, jā, paralēli daudzas citas lietas sakārtojot savā organismā, gan mūžīgās saaugstēšanās, kas man bija regulāri, gan galvas sāpes, pie kurām jau vairs man nelīdzēja kāds citramons vai tādas tabletītes, es lietoju jau nimesilu. Un, diemžēl, arī laikam tas bija tas zālīte, ar ko es savu aknu vienkārši jau biju piebeigusi. Protams, man neviņa sāpēja nekas, bet akna mums nesāp, ja? Viņa mums tāds izturīgs orgāns. Bet viņa šādas te sāk parādīt kaut kādas pazīmes, ja, uz ādas. Un tad, kad es tīrīju organismu, protams, uzlabojās veselība vispārēji, un tad es arī jau vienā vasarā manīju, kad vairs man šie pleķi neparādās uz sejas. Tā kā, var saprast, ka mēs varam daudz ko ar sevi izdarīt, ja mēs attiecīgi un pareizi darām, pareizos soļos šo visu. Iet man uz priekšu, ok? Kā jūs domājat, no kā ir atkarīga veselība? Jā. Jā, arī. Jā, arī daudz. Nu, kā redziet, kad veselība mums ir atkarīga no iedzimtības 15–20%. Nu, kā saka, man bija mammai tā, tad jau man arī tā būs, bet īstenībā tā var nebūt, ja mēs varam visu ko mainīt. To mēs arī šodien ļoti labi varēsim redzēt. No ekoloģijas es pat domāju, ka varētu šobrīd jau tur būt pat lielāks procents, zinot to, kas mums riņķī viss notiekās, ja. No medicīnas tie ir 8–12% tikai, ja. Bet pats lielākais ir mūsu dzīvesveids, ja, kā jūs jau teicāt, kad, tas ir tas pamats, ja, tas mūsu dzīvesveids, kā mēs paši dzīvojam, kā mēs pieņemam dzīvi, ja, par to tieši emocionālais stāvoklis, kā mēs skatāmies uz dzīvi un raugamies, vai mēs skāpjam no gultas ārā ar kreiso kāju un tā arī visu dienu pavadam vai kāpjam ar kreiso kāju, bet tomēr mēs esam pilnīgi citi cilvēki, ja. Ļoti daudz no kā ir atkarīga mūsu šīta veselība, bet dzīvesveidu mēs varam un vienīgi izvēlēties paši, ja. Ja mēs to iedzimtību īsti nevaram ietekmēt, un ekoloģiju, arī varam aiziet mežā dzīvot, bet varbūt, nevienmēr mums tas izdodās. Medicīna, tas ir arī cits jautājums, bet dzīvesveidu mēs tikai un galīgi varam paši sev. Kādu mēs vēlamies, tādu mēs arī sev veidojam viņu. Un tas ir, jā, pēc Pasaules veselības organizācijas datiem. Tas nav mūsu te izgudrots.
Ko es vēl gribēju teikt? Es nedzirdēju tavu ievadu runu, bet es nezinu, vai Elīna pateica, mēs neesam ārsti, ja? Mēs šeit neesam neviens ārsti, līdz ar to mēs runājam un stāstam cilvēkiem vienkāršā valodā, kā mēs paši to vislabāk saprotam, un tā mēs arī varam nodot šo informāciju vislabāk tālāk. Jo pati, kad es sāku šo te visu apgūt un mācīties, man arī patika ļoti, kad viss tik loģiski saliekās kopā un ka to visu paskaidro vienkārši. Nevis ar gudriem terminiem, bet vienkārši. Tā. Un kā jūs domājat, kas ir šitas smukums? Broša. Vai adījums kāds? Šūna? Jā, tādas mums ir šūnas. Viņas ir miljoniem mūsos iekšā. Viņas izskatās tik skaistas. Jā, un mēs šodien runāsim tieši vairāk tieši par šo šūnu. Jo mums miljoniem šūnas mirst katru dienu un miljoniem dzimst jaunas. Kaut kā stāv aiz tā staba un neredzu, mani neredz visi. Tikai jautājums, kādas mums šīs jaunās šūnas piedzimst? Ko mēs viņām iedodam? Tādas viņas arī piedzimst. Ja mēs viņām iedodam tur tikai kartupeļus ar mērci un kotleti, ja, tad viņas tur, ko viņas var paņemt? Viņas dzims jaunas, jā, viņas dzimst nepārtraukti. Kamēr vien mēs dzīvojam, nepārtraukti šūniņas mirst un dzimst jaunas. Neatkarīgi ne no kā cita. Tikai kvalitāte, kādā viņas piedzimst. Un mēs runāsim šūnas līmenī šodien, bet skaidrs, ka organisms mums sastāv no orgānu sistēmām, 12 orgānu sistēmām. Orgānu sistēmas sastāv mums no orgāniem, orgāni sastāv no audiem, un audi mums sastāv no šūnām, no tām skaistajām šūniņām. Tas, ar ko mūsdienu medicīna darbojās, viņi darbojās orgānu un orgānu sistēmu šajā te lauciņā. Ja sāp kakls, mēs ejam pie lora, ja mums sāk plecs, mēs ejam pie traumatologa, ja mums sāp vēl kaut kas, ginekologu mēs arī zinām, kur apmeklēt, kad mums sāp kaut kur tur. Bet cilvēks jau ir viena vesela būtne. Un mēs skatāmies holistiski, mēs pieejam cilvēkam visam un skatāmies viņu kopumā. Un ja mēs palīdzam šūnai ar visu to, ko mēs viņai varam iedot, tad attiecīgi arī viss ir labi tālāk. Šajā laukā praktiski tā ir tikai tāda seku likvidēšana, bet ne cēloņa meklēšana. Un tur var izgriezt kaut ko ārā, kā arī manai vecākai meitai. Jā, tā arī mana pieredze, kas man lika šeit noteikti aizskavēties un palikt šajā kompānijā, jo es tik ļoti sapratu, ka es esmu tik daudz ko nokavējusi savā dzīvē, uzzinot šo informāciju tik vēlu. Jo es nebūtu savai vecākai meitai ļāvusi izraut mandeles un nebūtu ļāvusi izgriezt aklo zarnu, jo viss tas, kas mums ir iekšā, tas viss ir vajadzīgs. Nepavēlti mums Dievs to visu ir devis, visas orgānus iekšā. Bet, diemžēl, tā bija nezināšana, un tāpēc es gribu to informāciju braukt, mēs braucam un stāstam šīs lekcijas, lai vairāk nodot cilvēkiem informāciju un lai aizklaušanātos līdz tam, kad jāsāk jau domāt par savu veselību, ir tad, kad mēs vispār tikai sākam plānot bērniņus. Jau tanī mirklī. Jo, ja mēs nebūsim paši veseli, tad mēs nevaram gaidīt, ka mums piedzims pilnībā vesels bērns. Tā nevar notikt vienkārši, ja? Jo man arī piedzima, man bija stafilokoks, kad es gaidīju vecāko meitu, un viņa, protams, piedzima 3-6 gadu atpakaļ ar stafilokoku. Es viņai devu šo te pienu dzert, kurā bija iekšā stafilokoks, jā, mātes piens, tas ir labākais, ko bērnam dot, bet tas, kas manī ir iekšā, tas ir iekšā arī manā pienā. Un, ja mums organisms nav attīrīts, tad mēs visu to nododam jau bērniem, un te jau arī rodās tā iedzimtība. Tā, pa lielam skatoties. Labi, iesim uz priekšu, bet jaukākais, jā, kā Elīna jau sākumā teica, ka visas šūnas mums atjaunojas, un gada laikā mēs varam atjaunot visu savu organismu.
Protams, jautājums ir, cik mēs tālu esam jau visu ko nolaiduši un ielaiduši, ja? Bet pamazām mēs to varam sakārtot. Jo smadzenes gada laikā, asiņas 4 mēneši nomainās, asiņas šūnas, ādai vajag mēnesi, bet tas atkal ir no dažādām šīm te pakāpēm, ja kādas ir jau problēmas, plaušas 2-3 nedēļas, kaulu šūnas, nu, jā, turpat līdz gadam varētu būt. Aknai 6 nedēļas, jautājums, ja nav aknu audi galīgi jau bojāti. Kuņģis 5 dienas, ja mēs viņam neko sliktu nedaram vairāk, bet iedodam to, kas viņam palīdz atjaunoties. Un svarīgākais, lai mūsu orgāniem visas uzturvielas varētu aiznest, tā ir asinsrite. Jūs redziet to tīklojumu, kāds mums katram ir iekšā organismā. Šie mazie kapilāri, ja viņas visas tā salikt vienā garā rindā, varētu vairākas reizes aptīt riņķī zemeslodē. Kāds tas ir garums. Un, lai pa katru šo kapilāru nepārtraukti cirkulētu mums asinis, mums ir vajadzīgs, lai viņas varētu cirkulēt. Nevis, lai būtu ķīselis tāds biezs ar salipušiem eritrocītiem, bet lai viņas būtu šķidras un pa katru mazāko kapilāru, kurš ir 3 reizes smalkāks par mūsu matu, tur var iziet cauri tikai viens elektrolīts. Viens elektrolīts, kas ir vienkārši viens atsevišķs bumbulīts. Eritrocīts. Es pateicu nepareizi, ja? Elektrolīts. Tas ir kaut kas cits. Atvainojos, neesmu ārsts. Bet šādi te salipuši kopā tādos vagonos, ja, nevar izspraukties cauri. Un tādī mirklī organisms ceļ spiedienu, lai varētu šīs biezās asinis izstumt cauri asinsvadam. Nu, kas tiek darīts medicīnā, iedots spiediens samazinošās zāles, bet tas jau neatrisina to situāciju. Tas kumzaks jau vienalga nevar izspraukties cauri, un atkal ceļās tas spiediens augšā. Un tas tāds aburtais loks, bet tas vien parāda to, ka mums ir nepieciešams ūdens. Mums ir nepieciešams ūdens, ar ko šķidrināt asinis, lai mēs varētu uzturēt sevi normālā stāvoklī un visi mūsu orgāni tiktu apasiņoti. Tāpat tās arī, lai varētu asinīs izķert visus sēnītes, visu patogēno vidi, kas tāda ir nonākusi mūsu asinīs. Un arī nepieciešams šis te gan sārmainība asinīm, gan arī šķidrums, tāda viegla tecēšana. Un par skābju sārmu līdzsvaru noteikti esiet dzirdējuši par tādu. Jūs ziniet, jā, kad ir skābi ēdieni, un ir tie, kas mums dod tā kā sārmainu vidi, kas ir sārmaina ēdieni. Bet pārsvarā ikdienā mēs jau lietojam tomēr tos skābos ēdienus, jā. Nu, varbūt te ir uzzīmēts pārāk, ja tur tāds burgers bet jebkurš dārzenis, ja mēs viņu apstrādājam, viņš jau kļūst skābs. Bet, lai mūsu asinis būtu šķidras un mūsu organisms būtu vesels, mums nepieciešams viņā uzturēt sārmainu vidi. Līdz ar to ir ļoti būtiski ievērot šo te sārmainību un tikai jautājums, cik mēs daudz varam tomēr paēst no tādiem produktiem, kas ir neapstrādāti, ja, dārzeņi, un parasti mums nesanāk, ja. Jebkurā ēdienu reizē mēs tomēr vairāk uzņemam šo te skābos ēdienus. Bet mūsu organisms, asinis, viņš neiet uz priekšu, jā, bet mūsu organismā asinīm pH ir 7,45 norma. Ja asinīm pH nokrīt līdz 7,1, cilvēks ir miris. Saprotiet, cik maza šī te iedaļa, ja, no 7,1 līdz 7,43, kas ir mūsu dzīvības tā kā robeža. Visu laiku turot vairāk skābu organismu, mūsu asinis arī, protams, ar laiku vairāk skābināsies un jau ies uz šo te skābo līmeni. Protams, tas nenotiks ātri, tāpēc, kad organisms ir gudrs.
un asinis būs pēdējās tās, kas paliks skābas. Jo, lai sārminātu asinis, organisms ņems šos sārmainos minerāļus no zobiem, no nagiem, no matiem, no tā visa, kas nav tik svarīgi dzīvībai, lai asinis būtu sārmainas. Un tāpēc mēs brīnamies, ka brīžiem tur lūst un neturās mums tie nagi un mati, bet, un vitamīni un kaut kādi šampūni neko neatrisinās šajā gadījumā. Šeit ir jāsāk no otras puses, no tā, kad mums ir jātur organisms sārmains. Un tad jau mēs nonākam pie mūsu jaukās zivtiņas, kādam ir mājās akvārijas. Tāpēc, ka zin, kāda beigā ķēpa ar viņu, man liekas, lielāka nekā ar suņiem un kaķiem. Jā, jo ar zivīm ļoti, mums ir meitenēm, kurām ir tie akvāriji, un tur tie ūdeņi jāskatās, un tad viņām tur ir jāmaina, un tad tur tādus īpašus. Bet mēs te varam iedomāties, ka zivtiņa ir mūsu šūna, tā pati skaistā šūna, kas dzīvo starp šūnas šķidrumā. Un jautājums, no kā tad var mums šī te zivtiņa, tā mūsu šūna nomirt? Pirmkārt, tas ir no atūdeņošanās. Ja viņai nebūs ūdens, zivtiņa nedzīvo, ja? Muti paplātīs un viss cauri. Tieši tāpat tās arī mūsu šūna. Ja mēs viņai nedodam ūdeni, tad kaut kādu laiku viņa vilks, jā, viņa vilks un viņa vilks ilgi, bet no skābekļa bada. Zivtiņai, jā, mēs to ar ūdeni varam iedot šo skābekli, un tieši arī tāpatās mēs savā organismā. Mēs varam, protams, mēs elpot, jā, cik daudz tiek lietot šie gāzētie dzērieni, jā, kur ir ogliskābā gāze klāt, bet jāsaprot, ka mēs elpojam ārā ogliskābo gāzi, kāpēc mums viņa būtu jālai iekšā jautājums, bet tas ir biznesa laikam. Protams, arī var no izsalkuma nomirt zivtiņa, ja viņu nebaro. Tieši tāpatās arī mūsu šūna. Ja mēs viņai nedodam ēst, tad vienkārši no bada var nomirt. No intoksikācijas, ja ir saindēšanās, jā. Un ja arī nav aizsardzība. Ja saplīst akvārijas, tad šūniņa nomirs. Līdz ar to arī mūsu šūnas mums ir jāizsargā no dažādiem oksidatīviem stresiem, no brīvajiem radikāļiem, kas nepārtraukti mūsu sadzīvē ir no visām šīm toksiskajām vielām, ko mēs gan ieelpojam, gan smērējam sev virsū, gan mēs nepārtraukti atrodamies tādā vidē, lai gan iespējams mēs skatāmies patiešām visu to labāko un ēdam tikai to labāko, bet arī ar tām zaļajām lapām, ko mēs tagad ziemā varam apēst, diemžēl mēs uzņemam ļoti daudz toksīnus. Un, jā, un tad es sāku stāstīt jau par pirmo veselības koncepcijas soli, un tas ir ūdens. Tas, kas ir vajadzīgs zivtiņai, un tas ir arī vajadzīgs mums. Jo, kā redziet, kad vienīgi cilvēka ķermenis, jā, tad, kad mēs piedzimstam, mēs vispār sastāvam 90% no ūdens. Tagad tādas ūdens bumbas mēs esam. Bet pieaugušā vecumā mēs sastāvam 70% no ūdens. Vismazākais ir kaulos, jā, 22%, bet arī tur ir ūdens mums iekšā. Bet paskatieties pārējie, kādi ir cipari. Visi ir ap 80%, jā. Un ja mēs to ūdeni neuzņemam, tad jautājums, kas tur ir par šķidrumu? Vai tur plūst, vai tur vienkārši ir kaut kāds biezs grāvja, tāds duļķis? Jo pat smadzenes, 75% smadzenēs ir ūdens. Ja mums ir nogurums, ja mēs nespējam loģiski domāt, tad jautājums, vai mums nevajag padzerties ūdeni, nevis kafiju vai kaut kādu citu enerģijas dzērienu. Jā, lieli procenti piekrīt, vai ne? Es agrāk par šo vispār neaizdomājos, reāli. Vienkārši, ūdeni jādzer, jā, bet, es dzeru tēju, kafiju. Bet ar kādu ūdeni tad mēs varam sārmināt mūsu organismu? Ne tikai sārmināt, bet ievadīt šūnā visu to, kas ir šūnā jāievada, lai tas ūdens mums būtu kā transports. Un no šūnas ir izvadīt ārā to, kas vairāk šūnā nav vajadzīgs. Tātad ūdenim jābūt noteikti tīram. Jebkurš ūdens mēs no krāna lejam viņu vai nezinu, pasmeļam kaut kur vai pudeli nopērkam veikalā. Ūdens, es
Vai šodien domāju pat, cik gadi atpakaļ parādījās tās ūdens pudeles veikalā. Taču agrāk nebija, vai ne? Vēl kaut kur, ka es tā dzirdēju, kad kaut kur ārzemēs parādījušās tās ūdens pudeles, domāju, kas cilvēki traki, viņi pērk ūdeni veikalā, ko dzert. Nevienmēr arī tagad dzer tādu ūdeni, jā. Ir cilvēki, kur arī dzer tādu pašu, rūsainu, un ar tiem piemaisījumiem arī ir tā, kad, ja jūs ziniet arī, kad ir tie kaļķainie ūdeņi, ja, kad aizaug ļoti tie, nezinu, kāds jums tie ogrētas ūdens ir, man liekas, tīri labs ir, man liekas, mammai neesmu tur manījusi, bet, nu, kad aizaug katliņi jaunu un paliek ar to baltumu, tāpat tās arī ir tas brūnais nosēdums, kad ir tāds arī bieži vien šeit Latvijā mēdz būt tādi ūdeņi, ja. Brūnais tas ir tā kā dzels, jā, nu tas ir dzels, un baltais ir kaļķis. Tikai jautājums, kāpēc mums šeit Latvijā ir tik daudziem cilvēkiem osteoporoze, kas būtu vajadzīgs kaļķi, mēs uzņemam, mēs dzeram kaļķaino ūdeni, bet kur tas kaļķis paliek, jā? Tāpat tās arī dzels, jā, nu bieži vien sievietēm vajag dzelzi, jā, bet, nu, dzeram to brūno ūdeni, bet viņš kaut kā tas dzels līmenis neceļās, jā, mums jādzer vēl tableti klāt, jo izrādās tā ir neorganika, un neorganika mūsu ķermenis neatpazīst, bet to mēs vairāk stāstīsim arī tieši pie organismu pabarošanas, jo tas nosēžās uz mūsu asinsvadu sieniņām un visur, kur citur. Tad, jā, es jau te gandrīz jau pieskāros arī šim bioloģiski drošam ūdenim, jā, jo daudzi strauti, kur cilvēki brauc ar lielajiem bačakiem un ņem ūdeni, un saka labs ūdens, jā, dzīves ūdens, bet mēs tādu, dzīves ūdens tālāk būs, bet mēs no strauta paņemot ūdeni, viņš ir tekošs, jā, viņš var būt garšīgs arī, bet dzīves viņš ir tanī mirklī, ka viņš tek. Tad, kad mēs jau viņu paņemam un tajā pudelē aiztaisam ciet, tad viņš vairs jau nav dzīves, jo viņš vienkārši nevar būt dzīves slēgtā traukā, jā, tas tā kā putniņu, jā, ja mēs ieslogam aiztaisam vāku ciet, viņš nevar tur vairāk dzīvot. Bet bioloģiski droši par tiem visiem strautiem runājot, varbūt ziniet pie Ķekavas, tur pašā centrā ir arī tāds skaists liels strauts, kuru uztaisīja tādu mājiņu, kur tante tur kaut kādu pat ņēma naudiņu par to, ka tur viss sataisīts, bet ar laiku konstatēja, ka tas strautiņš nāk caur kapiem. Bet nekas foršs, cilvēki maksāja naudu vēl par to. Bet, jā, nu tagad vairāk tur viņi, tā kā es nezinu, vai tur aizliedza, vai nezinu, ko tur izdarīja, bet viņi vairs tur neņem tie cilvēki. Bet cik daudz dzēra, un viņi brauc speciāli pakaļ tam kapu ūdenim, lai varētu viņu padzerties, jā. Tā kā mēs nevaram zināt, kurā strautā, caur kādiem šiem te pazemes avotiem iet tie ūdeņi, jā. Tāpēc, nu, jābūt ir ļoti, nu, uzmanīgiem arī ar šo ūdenim, lai viņš varētu sārmināt mūsu organismu, jābūt viegli sārmainam. Veikalos varbūt esiet redzējuši, uz pudelēm ir tur 7, tur 5, 8, cik tur, jā. Jautājums, ar kādu metodu tas ir iegūts, šī sārmainība, jā. Jābūt ir bioloģiski iegūtai sārmainībai, un tad tikai tāda der mūsu organismam. Jo man arī pa krānu tek ārā, man ir milzīgs tāds liels filtrs pagrabā stāv mājās, un tur smuks ūdens, jā. Es tagad pat šodien vēl izmērīju viņu 7,4 vai cik viņam ir, bet es zinu, ka viņš ir iegūts ar tām ķīmiskajām tabletēm, tas smukais cipars, jā. Jā, viņu dabūn to ciparu, bet kādā veidā? Tā nav daba, jā, tā jau ir ķīmija. Jābūt ūdenim zemam virsmas spraigumam. Sarežģīti saprast, bet visvieglākais dzīvsudraba termometrs ir droši vien katram plīsis kādreiz, ja? Ziniet, kāda dzīvsudraba bumbiņa, ja? Ka viņa aizripo tur projām. Bet tas ir šķidrums arī, dzīvsudrabs ir šķidrums. Tad var saprast to, ka dzīvsudrabam ir ļoti augsts šis virsmas spraigums. Viņš tur tā kā bumbiņu to šķidrumu, bet mūsu šūnā var ieiet tikai tāds ūdens, kas ir, nu, ar zemu virsmas spraigumu, tā kā, nu, kad ūdens izlīst uz galda, nu, kad tāda pilīte smuka veidojas, ja? Nevis bumbiņa. Un tikai tādu mūsu organisms spēja atpazīt. Jābūt viegli mineralizētam, arī to mēs ūdeņiem varam redzēt veikalā nopērkamiem, ja? Kad tur ir tas iekšā. Atkal jautājums, vai tas ir dabiski mineralizēts, vai viņš ir tomēr ķīmiski kā apstrādāts.
Un strukturēts, jā, tas ir par to ūdens dzīvīgumu, par to struktūru. Arī vēl nākošā slaidā parādīšu. Tad noteikti ir jāņem vērā par to, cik daudz mums ir jādzer ūdens. Un tas ir 30 ml uz 1 svara kilogramu. Katrs var izrēķināt pats. Ja ir vairāk svars pār 100 kilogramiem, tad aprēķins ir mazliet savādāks. Ūdeni noteikti mēs dzeram siltu no paša rīta. Pirmais, ka mēs pamostamies, tā nav tēja, kafija vai citronu ūdens vai sodas ūdens, bet tas ir bioloģiski pieejams ūdens. Silts, liela krūze, 640 ml, tas jau ir pārbaudīts, kad lēnā garā dzerot, tas izskalo mūsu zarnu traktu un mums aicina aiziet pa lielam uz tualeti. Tādā veidā mēs atmodinam savu ķermeni no iekšpuses, jo mēs zinām, mēs ejam no ārpuses dušā, mēs sevi modinam, mēs mazgājam muti, bet iekšiņu arī vajag atmodināt. Un arī viegli var sarēķināt, ja, tad, piemēram, ja 60 kg cilvēkam, tad būtu 1,8 litri, 70 kg, ja? 70 kg. Ļoti. 80 kg 2,4 litri būtu jāizdzer ūdens. Bet, jā, lai mūsu šūna tiktu pabarot ar šo ūdeni, lai līdz viņai tas nonāktu, būtu jāatbilst šiem te parametriem. Jo jā, mēs jau ar iepriekšējā skatījāmies, cik procentuāli sastāv, jā, un te arī var redzēt, ka 70 kg cilvēkam 49 litri ir šis šķidrums mums iekšā, ja? Liekas, ka ļoti daudz, ja, kur tad viņš mums tur ir tā, bet nepārtraukt mēs ejam uz tualeti, mēs visu laiku šos šķidrumus izvedam, ja? Tāpat mēs dažreiz raudam, arī mēs svīstam, ja? Un tā mums tas šķidrums iet ārā no organisma, bet klāt jau mums viņš nenāk ar to kafiju vai tēju, ja? Tas ir tas ūdens, ar ko mēs varam tikai papildināt savu organismu. Un te arī par to struktūru. Ja parastais ūdens ir ar tādu piecstaru struktūru, tad šūnai viņš pieiet klāt, bet viņš šūnā iekšā netiek, jo vienkārši tādu ūdeni neatpazīst mūsu šūna. Un tas nozīmē arī, kad citreiz mēs dzeram tos ūdeņus kaut kādus, un cilvēks saka, es nevaru iedzert, es pampstu no viņa, man nav labi ar to ūdeni dzerot, un tāpēc es nedzeru, man negaršo ūdens. Tādi ir noteikti daudzi. Man arī tādi klienti ir bijuši, jo organisms nesaprot, kas tas tāds ir, ko viņam tur dod. Un viņš vienkārši viņu atstāja kaut kur starp šūnu telpā, un tur arī ir veidojas tās tūskas. Bet tad, kad ūdens ir pareizā sastāvā, tad arī mūsu šūnā viņš var ieiet iekšā un darīt to, kas jādara. Un jā, tad, kad ir tā struktūra, par struktūru jā, ir daudz video un daudz pētījumu taisīt, kad, ja skan skaista klasiskā mūzika, jā, glāzei blakus, tad šī struktūra veidojās atbilstoši skaistām pārsliņām, bet, ja tur ir roks smagais vai lamājās, jā, kad mainās šis ūdens sastāvs. Un pat cik mēs sastāvam cilvēku 70% no ūdens, tāpēc arī mums mainās, ja mēs esam labā vidē, ja, kā mēs jūtamies, ja, kad patīkami. Tieši tāpat kā tas ūdens, ja, mēs tāpēc arī emocionāli to varam just paši. Un tagad, lai pavisam jums nebūtu garlaicīgi, taisīsim eksperimentu. Patīk? Skolā patika eksperimenti. Nē, šoreiz mēs nespridzināsim neko, bet par šo vienu rādītāju oksidēšanās, reducēšanās potenciālu, kas ūdenim ir ļoti svarīgs, ir tā, ka ir mums gan ēdieni, gan dzērieni, kas mums dod enerģiju, un ir ēdieni un dzērieni, kas mums ņem nost enerģiju. Un te mēs arī tad varam redzēt, kad ir negatīvi lādēti ēdieni, dzērieni, būs tie, kas mums iedos enerģiju organismam, pozitīvi lādēti, tie mums ņems nost enerģiju. Un šis te ORP, jā, ORP metrs tāds aparātiņš, ar ko mēs varam izmērīt jebkuru ūdeni, kas mums ir mājās. Es tagad esmu paņēmusi šeit pat vietējo ogres ūdeni no krāna,
un izmērīsim, kāds ir šis mērījums, jo mūsu šūnā spēja ieiet tikai negatīvi lādēts ūdens, ja? Tas nozīmē, jebkurš tāds šķidrums, ja, varētu teikt, ne tikai ūdens, ja? Bet krāna ūdens parasti tāds nav. Paskatīsimies, kas šeit notiek. Tā, man liekas, ka šeit mums ir uzspiests pH. Tā, nē, šis ir pH. Oi, to iemetīšu, noslīcināšu. Tā. Tā mēs te varam, kur parādīšu. Kāds tur ir cipariņš? 100. Jā. Jā. Kaut kur krāna ūdenim parasti mēdz būt tā kaut kur līdz pat 130, līdz 140. Tā. Arī mēs varam kādam parādīt. Redzat? Tā, cik tur ir 126, jā? Jā, un tas ir ar plus zīmīti priekšā. Tur vienkārši nav nekas priekšā, jā? Tur ir pozitīvi viņš lādēts. Līdz ar to šādu ūdeni mēs varam dzert, bet viņš paliks tajā starpšūnu šķidrumā. Organismam pie tam vēl ir ļoti daudz jāpiepūlās, lai viņš šo ūdeni sagatavotu tādu, lai viņš sāktu atbilst tiem parametriem, un tad viņš varētu kaut kāds vismaz bišķiņi ieiet šūnā iekšā. Bet bieži vien jau nav no kā ņemt tam organismam, lai viņš to varētu izdarīt. Viņš pilnībā ir miris ūdens. Jā. Novārīt var nost, kaut kādus tur baktēriju, kāda varbūt tās, bet arī, nosacīt, jā. Un tagad mūsu koralmaina. Es domāju, šito te ņemšu, tāpēc, kad lielā viņš ir tur izdzers tuliņās. Cilvēkiem tuliņās es uztaisīšu koncentrētu tādu. Ja mēs parasti liekam, tā kā te arī var redzēt krūkā, jau uz 1,5 litru vienu paciņu, bet tagad, lai mēs varētu to eksperimentu tā forši un ātri uztaisīt, viņu arī nevajag bērt ārā, daru pilnīgi nepareizi visu. Bet, lai ātrāk ietu mums, viņš ātrāk iedarbotos, jo pēc 5 minūtēm, kad mēs ieliekam to maisiņu iekšā ūdenī, viņš ir gatavs jau mums dzeršanai, viņš jau ir sācis visas savas labās vielas, kas ir šeit iekšā ir gan minerāļi, gan viņš arī šo oksidēšanās, reducēšanās potenciālu jau mums samazinās, gan viņš padarīs ūdeni dzīvu. Katrā ziņā visu to, ko vajag mūsu šūnai, lai viņš varētu, gan arī sārminās, jā, lai varētu ieiet iekšā mūsu šūnā. Šo te ūdentiņu mēs maisam vai nu tad ar plasmasa vai koka irbulīti, jo ar metālu nevar saskarties, jo tad zūd viņam labās vielas. Un tagad paskatīsimies, ko tagad viņš mums rādīs cipariņu. Krītās, jā? Jā, stikla termosā var, bet jo būtu jālieto, jā, viņš būtu jālieto pēc iespējas siltāks, jā? Es tagad iejaucu. Jā. 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 Ūdeni, jo tur ir smagie metāli, pienlaicīgi, melnciņās, ja vēl ir klors iekšā, tas ir toksisks organismam. Mums ir sarakstīts ar ūdeņiem, kas pēc elektrolīzes datiem, ar elektrolīzes metodi ir analizēti, piemēram, Lielvāta, Everests, Zaķu muiža. Ir vairāk ūdeņi, kas Latvijas veikalos nopērk, ir tādi labāk. Venden nav tas labāk, mazās, jā, kas ir laikam 1,5 litrīgās tās, jā, bet lielās ir no, arī viņiem tur ir, No lielā Venden ieliek to stiklu iekšā, neatdzīvinās? Viņš atdzīvinās, bet jo mēs labākā ūdenī viņu ieliksim, jo viņš daudz vairāk atstās priekš mums. Jo mēs viņu ieliksim sliktākā ūdenī, viņš vairāk to ūdeni pārveidos.
Jo, tas korālmaiņš, viņš nevar tikai ūdeni neko nedarīs, tikai mums kaut ko darīs, ja? Viņš to ūdeni. Un ir vien pusotrs plīkais un ielikts tas 0,9. Plusā, ja ir mīnus, tad viņam parādīsies mīnus. Mīnus viņš priekšā, jā. Nu, viņš arī jau. Jā, nu viņš no paša rīta viņš arī sākuma. Mēs ielējam viņu pudelē, aizgriežam ciet, aiznesam kaut kur uz mājām, viņš ļoti ātri vairs nav dzīves. Korālmaiņu ūdens ir jāizdzer 8 stundu laikā. Pēc tam viņš jau minerāli tur ir. Jā, nu viņš jau nepaliek, tā kā... Uz pusotru litru. Uz pusotru litru viņš tā kā, bet arī tiem, kam vairāk viņu jādzer, mēs vienkārši papildinām uz vienu dienu, tas viens stiks. Protams, ja ir, nezinu, liels traktorists, ja, es domāju, ka tad viņam noteikti darētu 2 stiki, ja, bet tā vispār ir tā viens maisiņš, viens šai maisiņš uz vienu dienu. Nē, tad jā, tad praktiski visas dienas garumā jums ir dzīves ūdens, jā, sanāk tā, jā. Jā. Un tagad es pielikšu klāt šim te mūsu korālmaiņu ūdenim H-500. Te arī var redzēt, kad viņš šeit ir pašā apakšā. Viņš dod mums gan enerģiju, gan palīdz mūsu organismam cīnīties ar brīvajiem radikāļiem, gan mazina šo te oksidatīvo stresu, kas rodās mums, kas mums ir par pamatu novecošanai. Līdz ar to dabiska viela, kas palīdz mums justies labi un uzturēt arī savu gan jaunību, tas jods, gan veselību, jo viņš sārmina organismu un dod šos te brīvos elektronus ļoti, ļoti daudz. Redziet, kāda te nulles, nezinu, kā to ciparu tur nosaukt, bet viņš ir uzrakstīts, tad viņš tur arī ir. Jā, tu jau te maisi. Tā, un es pielikšu klāt konjaku taisi, jā? Jā, es atvēršu vaļā kapsulu un piebēršu klāt šim ūdenim, un tuliņās pamērīsim, kāds mums viņš tagad būs ar šo te H-500. Tā. Maisīsim. Mērs. Tā. Notiekās. Ja par mīnus tā iet uz augšu. Nu, mīnusā uz leju. Uz leju. Jā, 240 jau ir, jā? Jau. Tā viņš mainās, jā? Var redzēt? Mīnus cik tur ir? 260. Nu jā, viņš pastāvēs vēl, viņš vēl ies uz leju. Un te Elīna ielēja otrā glāzē, kur ir tas pats ogras krāna ūdens, ielēja jodu. Jodu, jā. Uztaisīt toksisku vidi. Tādā, kurā zivtiņa nomirs uzreiz, ja mēs viņu ieliksim. Pilnīgi nedzīvs, toksisks šķidrums. Mēs viņu arī varam izmērīt. Noskalošu. Varam izmērīt un paskatīties, kāds cipars mums tur ir. Jā. Nu, mēs laikam pie pilna prāta taču nedzersim tādu, jā. Bet tas vienkārši ir tā kā tāds mūsu organisma netīrības pakāpe, jā. Un tagad, kad mums šeit bija tie mīnus 240 aizgāja, jā, un šeit mums ir plusā 500, tad mēs šos šķidrumus abus divus paņemsim un savienosim. Nesprāga nekas, bet palika viss tīrs, jā. Jā, cik viņam tagad būs? Nu, ja tur bija mīnus 200, tur bija plus 500, cik jābūt?
Nē, mīnusā tagad 216. Iet mīnusiem. Mīnusā, ja? Mīnusā. Jā. Nu, te mēs varam vienkārši redzēt, ja, kā var atdzīvināt to ūdeni. Tā parādam. Kā mēs varam atdzīvināt ūdeni, vienkārši lietojot klāt, liekot šos produktus. Un tas ir tas, kas mūsu organismam arī ir vajadzīgs. Vēl mazlietiņi gribēju te ātri paķēpāties, lai gan laikam mums baigi laika. Bet jods, ne, briljants zaļais, dziļonka, jā. Visi zina, ka viņi nevar nomazgāt. Labi, ka es uz sejas to. Kā man meita teica, kāpēc viņai bērnībā nebija šitāda te iespēja šādus produktus izmantot, jo tad, kad viņai bija vējbaks, viņas māsa bija diezgan lielas, un tad viņi vienā otrai bakstīja tos pumpiņus, un tad uz dibenu tur visu kaut ko rakstīja, ja, un tad viņas bija dusmīgi vienu uz otru, bet nost jau neko nevarēja dabūt. Bet ar šo pašu H-500, tajā kapsulā vēl palikās iekšā mazliet, es viņu te tā pabēršu uz parastās salvetes, ja, un saslapināšu šo salveti. Vienalga, kurā šķidrumā es te vienkārši viņu saslapināšu. Tā, lai viņš man te ir mitrs. Un tā tas H-500 kaut kur man te bija. Viņās izgāzīšos, ka viņš man tur nebija. Nu, jā. Der kā balinātājs, jā. Jo salvete arī nav zaļa. Viņa ir. Tā kā, ja pēkšņi sanāk kaut kur noķēpāties, jā, ar zaļonku, kā jau parasti, jā, tad ziniet, ka H-500 arī der šādām lietām. Nu, tieši tā mēs savu organismu arī attīram no toksīniem, dzerot šo te silto ūdeni. Protams, tīras. Tā, laikam tas ir arī man viss. Tā, mēs te priekšu. Jā, un tad mēs esam nonākuši jau pie mūsu otrā posma organisma attīrīšanā, un tā ir organisma attīrīšana, jo, labi, viss, es beigšu, aicināšu Elīnu tālāk stāstīt par šo tēmu, un, man liekas, būs ļoti interesanti katram. Paņemiet, jūs padziriet ūdeni, es tikmēr uz turieni. Uz turieni. Tagad tu aizgāji, normāli. Jā, droši. Kas nav dzēris, droši var pagaršot ūdeni. Nē, maisiņu, tad, kad viņš ir vienu dienu izstāvējies, Tad bez ūdens dzeršanas nebūs nekāda organisma attīrīšanās. Man reizēm nāk cilvēki un saka, iedod kaut kādu vienu produktu, es tur gribu attīrīt aknas vai nieres, iedod man kaut ko, man nav naudas, es negribu tur neko daudz, man vienu. Tas viens produkts vienmēr būs ūdens, jo ūdens ir tas, kas mūs skalo, kas filtrē ārā, kas maina šo te toksisko vidi šūniņā, bet, protams, ir arī dažādi produkti, kas palīdz to daudz efektīvāk izdarīt. Un man sauc tāda Delīna Bulīga. Ikdienā es esmu mamma 5 bērniem. Man bieži prasa, no kurienes man ir tik daudz enerģijas. Es teikšu godīgi, enerģija man ir pēdējos 3,5 gadus, jo es tīru organismu regulāri. Es dzeru tiešām apzinīgi katru dienu ūdeni. Varbūt reizēm skrējienā aizmirstās izdzert tik, cik vajag. Un tad es redzu, kad atkal tā kā parādās tādas sajūtas, kad kaut kas pietrūks ķermenim. Jā. Un, protams, tad es uzreiz taisu dzīvu ūdeni, piebaru klāt H-500 un diezgan ātri atkal es jūtos atpakaļ savā enerģijā, jo kur tad mums tā enerģija ražojas, tur bija tāds smugs zīmējums ar šūniņu, kur bija tādas kā maziņas kapsuliņas izskatījās iekšā. To sauc par mitohondrijiem. Mūsu enerģija top mūsu šūnās pie nosacījuma, ka mēs ar savu uzturu, ar ūdeni, kādu ikdienā dzeram, piegādājam tos elementus šūnā, lai mitohondrijas varētu ražot enerģiju. Ja mēs ūdeni ļoti slikti dzeram, tad nav jābrīnās, ka mums vienkārši nav enerģijas, jo nav šī transporta elementa ūdens. Mana ģimenīte, kas prasa ļoti daudz enerģijas un rūpes, un mana sirdslieta, jau šobrīd ir korāla klubs.
biznesa visas šīs lietas un tikšanās ar cilvēkiem un stāstīt un nest šo informāciju. Un tad par imunitāti mazliet ieskicēšu. Pēdējos gados ļoti daudz tika runāts par imunitāti, kad ir jāiet uz vakcinēšanos, jo tad jums būs imunitāte, tad jūs neslimosiet. Patiesībā tas ir ļoti liels mīts, kad šī manipulācija jums palīdzēs, jo imunitāte veidojas organisma iekšpusē, tad dažādās vietās. Ja? Sīki nerunāsim, bet pievērsīšos tieši šai sadaļai zarnu trakts, jo tieši zarnu traktā atrodas 70 līdz 80% imūnšūnu. Tātad pirmkārt ir svarīgi, kā strādā jūsu gremošanas sistēma, jo tur ir imūnšūnas, kuras tālāk jau atbildēs par to, ka saslimšanas gadījumā jūsu ķermenis ļoti labi tiks ar visu galā. Ja mēs daudz slimojam, attiecīgi ir jākārto zarnu trakts. Un zarnu trakts ir mana pati mīļākā tēma. Un kas tad noslogo mūsu imunitāti? Ir dažādi patogēni, vienšūņi, helminti tārpi, sēnes, vīrusi, baktērijas, protams, arī no ārējās vidas dažādi toksīni, kas mūsu imūnšūnas primāri reaģē uz bioloģiskiem iebrucējiem, kas būs šie nosauktie, bet sekundāri, tātad otršķirīgi, viņi reaģēs arī uz toksīniem, smagiem metāliem, pesticīdiem, herbicīdiem, ja tas viss ir mūsu bioloģiskajās struktūrās. Tad iekšā šūnā, DNS molekulā, proteīnos, mūsu iekšiņā, ja, jo tad imūnšūna jūt, ka tur ir iekšā kaut kāds iebrucējs, un viņa sāk uzbrukt mums pašu šūnā. No kā tad mums ir jātīrās? Tad vīrusi, baktērijas, rauga sēne, zarnu tārpi un citi parazīti vienšūņi, toksīni, nesagramotas pārtikas daļas, kas bieži vien arī ēdam steigā, kaut kas nesagramojās, nesakožļājam 33 reizes, aprijam ātri tur kaut ko, ja? Ēdam tādus pārtikas produktus, kuri vispār paši par sevi ļoti grūti gremojas, ļoti smagi produkti, vai ar mākslīgām ēvielām, vai, piemēram, ar transtaukiem, kas ir mākslīgi radītas taukskābes, ko mūsu ķermenis vispār neatpazīst. Un Latvijā ir arī pētījums, kas apliecina to, ka ļoti daudz gatavie pārtikas produkti pārsniedz atļauto normu, kas ir 2%, kaut kur ir 6, kaut kur ir 11, un lielākoties tie ir gatavie kulinārijas izstrādājumi, bulciņas, krekeri, burgeri, būtībā tie pārtikas produkti, kas ikdienā nebūtu cilvēkam jāēd, bet mēs domājam, ka tas ir ēdiens un vienkārši ēdam, jo mēs nezinām, kas tur ir iekšā, kā mūsu ķermenis uz to reaģēs, vai gremošanas sistēmai tas patiks vai nepatiks un tā tālāk. Un, protams, nelabvēlīga ekoloģija, neveselīga pārtika ir tas, kas ietekmē, kā mūsu gremošanas sistēma strādās. Baktērijas, vīrusi, sēnes, parazītu agresija rada lielas problēmas veselībai, jo arī šie te parazīti, baktērijas organismā vēl izdala savus toksīnus, ar ko mūsu imūnšūnām ir arī jācīnās. Un regulāra tīrīšana ir nepieciešama, lai mēs profilaktiski saglabātu labu veselību. Un kur tad var atrasties parazīti? Tā man tēma vispār nepatīk, bet viņi ir jāpiemina, jo viņi ir visiem. Pat pieaugušie cilvēki, kas domā, ka ir šķietami veseli, izrāda ļoti daudz dažādas parazītu simptomus. Tad, ja zarnu traktā, caur zarnu trakta sieniņām tiek parazīts asinsritē, tas nozīmē, ka viņš var nonākt būtībā jebkur visā organismā. Un kas tad ir zarnu trakts? Zarnu trakts tad ir šī caurulīšu sistēma no mutes līdz otram galam, ko sauc par anālo atveri, bet mikrobioms, kas atbild vairāk par šo te zarnu trakta veselību, ir baktēriju kopums, kas dzīvo mūsu zarnu traktā, par ko bieži vien vispār neviens nerunā un pat iesmē, kas tad tādas baktērijas tur ir, tam nav nekādas nozīmes. Man jau vienmēr pūšās vēders, tas ir normāli, kuram tad nepūšās? Man nepūšās vēders jau diezgan daudzus gadus, jo es esmu apzināti kārtojusi savu veselību, savu gremošanas sistēmu. Es zinu, ko man vajagēs, lai viņš nepūstos. Es zinu, no kuriem pārtikas produktiem man ir jāizvairās, jo tad viņš tiešām sāk pūsties. Un lielākoties tie ir visi pārstrādātie, rafinētie pārtikas produkti ar krāsvielām, ar ēvielām, ar pārmērīgu cukura daudzumu, ar transtaugskābēm. Viss, ko mēs zinām kā neveselīgais. Ja, tas arī veicina slikto baktēriju augšanu. Un kāda tad loma ir? Tad zarnu traktam ir funkcija sagramot pārtiku un uzsūkt barības vielas, nodrošināt šo te mūsu imunitāti, kas ir 70–80% tieši tur, izvadīt toksīnus un atkritumvielas. Tātad vēderam ir jāstrādā katru dienu, reizēm pat
cik reizes dienā ēdam, tik arī vēderam vajadzētu iziet. Tas it kā būtu normāli, bet mēs esam pieraduši, ka reizes dienā tā kā ir normāli. Dažiem reizi 3 dienās šķiet norma, citi vispār aiziet reizi nedēļā, un viņiem tā ir norma, jo viņi nezina, ka varbūt arī savādāk. Bet normāli būtu vismaz 2 reizes dienā. Tam tā būtu jābūt. Ja? Jo, ja mēs 3 reizes dienā ieliekam, tad kur tas viss paliek? Ja? Un kur tad ir tas sastrēgums? Un savukārt mikrobiomam, kas ir šīs te labās un sliktās baktērijas, kurām jābūt ir balansā zarnu traktā, tur nekad nebūs sterila vide. Un tur nekad nebūs tā, ka nebūs arī slikto baktēriju. Jautājums, cik daudz ir labo un cik daudz ir slikto, ja? Jo visam jābūt balansā. Tur funkcija ir sašķelt pārtiku un sintezēt vitamīnus, regulēt imunitāti un pasargāt no infekcijām, ietekmēt gara stāvokli, hormonus un pat svaru, iekaisuma kontrole tur notiek un ietekmē mūsu enerģiju arī un ādas stāvokli. Tur saražojas 95% serotonīna, kas ir labsajūtas laimes hormons. Tad, ja mēs jūtamies nīgri, neapmierināti, vai kaut kādu komentāru kaut kur ierakstīt, tādu mums Latvijā šausmīgi daudz cilvēku, tas nozīmē, ka mums zarnu traktā neražojas šis serotonīns un līdz smadzenēm neatnāk īstie impulsi, lai mēs būtu tiešām emocionāli pacelēti un ar augstu libido tajā skaitā arī. Ja? Un mikrobioms nevelti saucās kā mūsu otrās smadzenes, jo tam ir tieša saikne ar smadzenēm, kas ietekmē emocijas, enerģiju un koncentrēšanos. Un uzskatu, ka arī zarnu trakts ir mūsu 3. nervu sistēma, jo tad, kad sliktās baktērijas zarnu traktā ir pa daudz, mēs esam konkrēti uzvilkti, jo ir tāda zarnu smadzeņu as, un no zarnām uz smadzenēm tiek sūtīti signāli, ja tur ir parazīti, sliktas baktērijas. It sevišķi, ja mēs vēl sākam ar viņiem cīnīties, sākam tīrīt, pats sākums var būt diezgan izaicinošs, jo tur kāds mirst, un mums arī sajūta ir, Dievs, kāpēc es to darīju, kā man to vajadzēja, es jūtos tik slikti, un tad ir tāds noskaņojums, ka viss saka, Dievs, viss iet pa gaisu. Ja? Tā ir normāla reakcija, jo mikrobioms tie ir dzīvi mikroorganismi, kuri cenšas izdzīvot. Un galu galā cilvēks uz zemes nebija pirmais. Bija baktērijas, sēnes, vīrusi, un pēc tam tikai uzradās jau tādas cilvēciskas būtnes. Ja? Tā kā viņi vienkārši cīnās par izdzīvošanu. Par caurlaidīgo zarnu sindromu gribu pastāstīt, jo tā ir ļoti aktuāla tēma vispār Latvijā, jo cik es esmu pētījusi šo tēmu, no kurienes tad rodas iekaisumi organismā, jo lielākā daļa cilvēku staigā regulāri ar paaugstinātu CRO, tāds ir rādītājs, varbūt mums kāds mediķis var pateikt precīzāk, tas ir iekaisuma marķieris būtībā, vai ne? Jā. Un ir paaugstināts bieži vien. Un mediķi skatās un analizē un mēģina saprast, kur tad ir tas iekaisums. Un es gribu pateikt, ka viņš ir šeit, zarnu traktā lielākoties. Tur ir tas pats cēlonis, no kurienes tas viss sākas. Jo kas tad ir šis te zarnu trakta zarnu barjera saucamā? Tā ir gļotāda, kas pasargā tātad zarnu iekšējo saturu no nonākšanas mūsu asinsritē. Gluži vienkārši. Protams, tur ir visa tā detoksifikācijas funkcija, lai tas pārstrādātais ēdiens iziet ārā pa to otru galu, ja? Bet arī ir šī aizsardzības funkcija. Šeit ir jābūt veselām zarnu bārkstiņām, zarnu audiem, lai netiek nekas cauri. Un tajā brīdī, kad šeit no slikti sagramotas pārtikas vai no parazītu klātbūtnes pārāk daudz sliktās baktērijas zarnu traktā, tad, kad sāk veidoties iekaisums, jo sliktās baktērijas izdala lipopolisaharīdus, tās ir vielas, kas veicina iekaisumus, tad sāk vērties vaļā audi un rezultātā asinsritē sāk nonākt toksīni, dažādi mikroorganismi, ēdiena nesagramotas daļiņas, piemēram, glutēna nepanesamība rodas šeit, šajā momentā, ja viņa nav no dzimšanas, protams. Ja? Vīrusi, baktērijas, viss sāk nonākt asinsritē. Un tas, kas ir asinsritē, tas nonāk jebkura organismā. Ja mums kaut kur tur celīts jau tā kā sāk sāpēt, tad vispirms kārtojam mikrobiomu, un tad mums arī pāries visur citur tās vainas. Jo tātad cēlonis kaut kur ir, un nevienmēr tas ir tieši tajā vietā, kur mums ir sāpes. Jāskatās organismas kopumā. Un tad, kad asinsritē nonāk tas, kam tur nav jābūt, protams, tur ir imūnšūnas, kuras sāk reaģēt uz iebrucēju asinsritē,
Un tad sāk parādīties autoimūnas reakcijas, piemēram, arī sāk parādīties pārtikas nepanesamības, tad alerģiskas reakcijas sāks no kaut kādiem pārtikas produktiem, alerģiskas reakcijas, imūnšūna sāk izdalīt histamīnu, parādās nieze, kas signalizē, kad ir kaut kāds pārkāpums organismā, ir sistemātiskie iekaisumi šeit parādās, un, protams, šādā stāvoklī zarnu bārkstiņas nespēja adekvāti uzsūkt vitamīnus un minerālvielas. Mums sāk parādīties dažādi uzturvielu deficīti līdz ar to arī. Tātad B vitamīni nepietiek, tur vēl kaut kāda vitamīna, magnīs kaut kur mistiski pazūd, bet tur arī saistīts ar to, kā mēs dzeram ūdeni, kāds mums ir stresa līmenis, jo magnīs ir sarmainā minerālviela, kuru ķermenis cītīgi izlieto visu laiku, ja mēs esam patstāvīgi augstā stresa līmenī, līdz ar to ir pārāk skāba vide, un tad no kauliem, no muskuļiem to magnīju ņem ārā, lai neutralizētu šo skābo vidi. Un šeit ir uzskates materiāli, šādi izskatās vesels zarnu trakts, kas regulāri katru dienu iztīrās. Mēs no rīta padzeram ūdeni, liekais iziet ārā, tikai tad mēs ēdam. Šeit jau ir kandida gļotas, kas ir kandida albicans, tā ir sēne, kas ir ārkārtīgi izplatīta problēma mūsdienās, jo cilvēkiem ir nagu sēnes, ir pienu sēnes, sievietēm, piemēram, dažādas ādas sēnes. Bet tas viss atkal sākas zarnu traktā, un tad, kad organismā ir pārāk daudz savairojusies kandida albicans sēne vai citas kādas sēņu sudziņas, tad attiecīgi mums jau sāk kaut kur uznagiem parādīties. Es pati ļoti daudzus gadus cīnījos ar nagu sēni uz 2 īkšķiem un vēl viens mazāks pirkstiņš. Man ārsts nedeva nekādu risinājumu, jo man ir 5 bērni, vai nu es biju stāvoklī, vai nu es bērnu zīdīju ar krūti, un sēnīšu medikamentus nedrīkst lietot grūtnieces, jo tie ir diezgan toksiski aknām. Jautājums ir, vai parastam cilvēkam, kurš negaida bērnu, aknas nav jāsargā? Man liekas, ka visiem viņas ir jāsargā. Un man paveicās tādā ziņā, ka man risinājums atnāca caur šo attīrīšanos, jo 4 mēnešu laikā tīrot organismu, pie tam es to darīju grūtniecības laikā, es pamanīju, ka man šie nagi, kur viens nags bija pārstājis pilnībā augt, otrs nags savukārt, tas bija jau 2/3 naga pazaudējis, es tik griezu visu laiku nost, jo viņš ir zem naga. Sākās kā viegli dzeltens nags, pēc tam jau palika tāds izteikti brūngans, tad viņš sāka sairt. Un, es domāju, traki, es palikšu bez saviem īkšķiem. Vasarā iziet uz ielas, botītēs tikai un vienīgi nekādas sandalas. Ja? Man likās vispār agrāk, lai piedod vecāka gadagājuma cilvēku, man likās, ka tā ir vecu cilvēku slimība, kad ir tās sēnes. Ja? Jo es kādreiz biju dzirdējis, ka tur pansionātos ir un tā. Man vēl nebija 35, man jau bija šāda te problēma. Man šobrīd ir pilnīgi veseli kāju nagi. Un es neesmu lietojis nevienu medikamentu, lai līdz tam nonāktu. Man palīdzēja skudru koka mizas ekstrakts dabīgais, antibiotiķis un organismu attīrīšana kopumā. Šeit atkal zarnu trakts ar hroniskiem aizcietējumiem, podagra, vīrietim 53 gadi. Šeit sieviete 45 gadi, hroniski aizcietējumi, un tur jau ir diagnoze krūts vēzis. Tad mēs redzam, jo sliktākā stāvoklī ir zarnu trakts, jo nopietnākas ir diagnozes. Tas ļoti cieši ir saistīts ar mūsu vispārējo veselības stāvokli. Un šeit būs video. Šādi izskatās veselīgs zarnu trakts. Skaņas nav, varbūt var ieslēgt, lai episkāk izklausās. Neveselīgs zarnu trakts, sieviete 35 gadi, galvas sāpes, ādas problēmas. Jau var redzēt arī kandida gļotas, dzeltenīgas tādas. Tas no iekšpuses, kā izskatās zarnu trakts. Ja? Parazīti vīrietis 49 gadi, aptaukošanās, diabēts, locītavu sāpes, tiespalīši. Pieaugušiem cilvēkiem arī mēdz būt. Izteikta pazīme ir zobu griešana pieaugušiem cilvēkiem, kad nervu sistēma jau ir tā nospriegota, kad panākt vienkārši dils zobi. Jā, un bieži vien ārsti saka, ir neiroloģiskas problēmas, vienkārši tur vajadzētu kā ar nerviem pastrādāt. Zarnu kandidoze sievietē 21 gadi, zema imunitāte, alerģijas. Rauga sēne, jā. Polipi, vīrietis 58 gadi, aritmija, ateroskleroze, paaugstināts spiediens. Polipi var redzēt izaugumu jau tādu veidojas. Kronisks aizcietējums sieviete 45 gadi, progresējošs krūts vēzis, toksisks zarnu trakts. Tad neiziet vēders regulāri. Tad sāk krāties, pieliek pie zarnu sieniņām. Kronisks aizcietējums sieviete 65 gadi, krūts vēzis, galvas sāpes, nogurums. Tad vispār ir piķa, melns, viss.
Nu tālūk. Un tad es mazliet gribu pastāstīt šī video sakarā. Visu neskatīsimies, bet mēram, lai saprastu, kas ir bioplēve. Vai jūs esat kādreiz dzirdējuši, kas ir bioplēve? Serpents varbūt. Par to vispār Latvijā nerunā. Un tad, kad es sāku pētīt šitās tēmas, mani ļoti aizrāva. Jo tad, kad es pirmo reizi attīrīju zarnu traktu, dziļo zarnu traktu, kas ir to bioplēvi tīrīt ārā, es sapratu, kas tas patiesībā ir, jo pēc programmas man sāka mirdzēt acis, sejas āda bija tāda mirdzoša, un tas bija, priekš manis tā bija pilnīgi jauna pieredze, un tad es sāku pētīt padziļināti, ko tad es tur vispār esmu iztīrījusi. Man ir ļoti daudz arī fotogrāfijas no klientiem drosmīgiem, kuri rāda, fotografē, kas tad tur nāk ārā, un tā arī ir tā bioplēve. Šeit var redzēt, kā ar tādu hidroterapiju šī bioplēve no zarnu trakta sieniņām tiek skalota nost. Var redzēt, ka tur tad, kad tāds slānītis atdalās vienkārši vesels slānis no zarnu trakta un noiet nost. Kas tad ir bioplēve? Bioplēve ir, bioplēve zarnu traktā var raksties no baktērijām, kas tur dzīvo. Tā var būt labā bioplēve, kad ir labās baktērijas, kas izdala butirātus, kas ir iekaisumu mazinošas vielas, tad aizsardzība gļotādai. Ja? Līdz ar to tur būs veselīgs mikrobioms, un tur ir jābūt šādai veselīgai bioplēvei. Tad, kad mēs ilgstoši dzīvojam ar vēdra pūšanās problēmām, ar aizcietējumiem vai caurējām, vai vienkārši gremošanas sistēma nestrādā labi, tad mēs zinām, ka mums ir sliktais mikrobioms. Tas nozīmē, ka sliktās baktērijas ir vairāk, un savukārt sliktās baktērijas sāk izdalīt tādu kā mucīnu slānīti, tāds gļotu kārtiņa, lai aizsargātu sevi. Un sāk zem tās gļotu kārtas vairoties, augt, un tāpēc ir ļoti izplatīta problēma kā antibiotiku rezistence, kad mēs lietojam antibiotikas, bet viņas nepalīdz. Kāpēc? Jo ir šī bioplēve uz zarnu bārkstiņām pāri, un antibiotikas netiek cauri šai bioplēvei. Apakšā baktērijas vairojas, turpinās notikt iekaisumi, infekcija, bet antibiotikas netiek klāt, un netiek klāt arī imūnšūnas. Un ir hroniski iekaisumi, jo mēs nenoņemam šo bioplēvi. Ja mēs dzīvojam veselīgi, tad mums uzturā ir ļoti daudz šķiedrvielas, dārzeņi, zaļumi, pilngraudu produkti, protams, sabalansēts uzturs arī jābūt. Ja? Tad mēs būtībā katru dienu regulāri skrubējam zarnu traktu un tīram ārā lieko un izvedam. Ja? Un līdz ar to tādai bioplēvei nevajadzētu attīstīties. Bet ja mums patīk baltmaizīte, bulciņas, šķiedrvielu nav, un šķiedrvielu trūkums ir ļoti liela problēma mūsdienu rietumu diētā, jo viss ir pārstrādāts, visur liekais ir, liekais, ja tas labais, kas mums ir vajadzīgs, šķiedrvielas visur ir noņemts nost. Ar prātu mēs tā kā zinām, ka vajadzētu, bet reāli ikdienā mēs to ēdienkartē neiekļaujam. Plus vēl mēs nelietojam tādus pārtiks produktus, kuru sastāvā ir labās baktērijas, kas ir fermentēti, skābēti pārtiks produkti, jo agrāk tas viss bija mūsu senču ēdienkartē, ļoti daudz ko skābēja, ja? Tad ienāca etiķis, sāka marinēt un skābējumi praktiski vispār nav ēdienkartē. Jo etiķis atkal ir ļoti agresīva skābe, kas īsti nebūs tas, ko mūsu zarnu traktam labajām baktērijām vajag. Vai vēl tāds mīts kā šis te, kā viņu sauc, aktimel. Aktimel, lacido, bifido, baktērijas, dzeriet visi, un klāt ir cukurs. Cukurs baro sliktās baktērijas, un produkts pats par sevi vienkārši neiet kopā. Loģikas tur nav. Labas baktērijas un cukurs. Labās baktērijas nebarojas no cukuriem. Labās baktērijas pārtiek no šķiedrvielām. Tādēļ dzert no aptiekas, piemēram, labās baktērijas un šķiedrvielas, tas nav gudri, jo rezultātā mēs šīs baktērijas vienkārši atstāsim podā, bezjēdzīgi. Un tas, ko vēl bieži vien medicīnā dara, lai man piedod speciālisti, un es tā darīju, jo manam bērnam bija problēmas ar veselību 8 gadu garumā, no 2 mēnešiem sākās alerģiskas reakcijas, un viņa slimošana vēlās kā sniega bumba. 4-5 reizes gadā medikamenti, un es paklausīgi vienmēr tā kā daktare saka, visu daru, un viņš tik slimo, un man tik katru gadu stāsta, viņš paaugsies, būs labāka imunitāte, 3 gadi, 4 gadi, 5 gadi, 6 gadi, kur ir imunitāte? Un pienāca 7 gadi, man atnāca kaut kāda vienkārši sajēga, ka jo vairāk es viņu ārstēju ar medikamentiem, jo slimāks viņš paliek. Un es sāku vienkārši meklēt risinājumu, ko darīt, ko man darīt, jo es negribu, ka man visu laiku bērns slimo, jo man jau bija jau 4 tajā laikā, un sapratu, ja viņš slimo, man slimo reāli visi. Ventolīns 3 reizes dienā, pulmikors 2 reizes dienā,
tad vēl kaut kāda antibiotika, tad vēl kaut ko degunā, antihistamīnu, jo viņam alerģija degunā, vienmēr tūskas nenormālas, viņš nekad neelpoja pa degunu, vienmēr caur muti, tur jau citas problēmas šobrīd arī ir. Un rezultāts atnāca tad, kad es uzdevu jautājumu, ko man darīt, un atnāca organisma attīrīšana, pārslēgsim kaut ko smukāku, atnāca organisma attīrīšana, mēs izgājām antiparazitāro kursu, bērnu programmiņu, un tie bija 2 mēneši, es pamanīju, ka viņam neķeras klāt. Tas bija oktobris, novembris, kad visi vienmēr slimo. Mans bērns vienmēr tajā laikā sēdēja mājās pa vairākām nedēļām, tad nedēļu 2 skolā, pēc tam atkal viņš sēž mājās. 1. klasi mēs praktiski mācījāmies mājās, jo viņš praktiski visu laiku slimoja. Un rezultāts bija antiparazitārais kurs, jo vienkārši pazuda tūska degunā. Un ja nav tūskas, nav bronhiālās astmas, kur viņam bija diagnoze, no, man liekas, 1,5 gada vecumā apmēram iedeva šādu diagnozi. Es vienkārši pārstāju dot medikamentus. Es sāku viņu tīrīt, mums bija tur labās baktērijas programmā iekšā, protams, uzturs man jau bija sakārtots kaut kādu laiku pirms tam, jo es jau 7 gadus esmu pazīstama ar uzturu, ja? Tad 3 gadus atpakaļ man bērns vienkārši pārstāja slimot. Un viss. Un kādas tad ir pazīmes? Tad gremošanas traucējumi, caurējas, aizcietējumi, vēdera pūšanās gāzes, patstāvīgs nogurums, vājums, enerģijas trūkums pat pēc atpūtas, apetītes izmaiņas, svara svārstības, ādas problēmas, varbūt bezmiegs un trauksme, zobu griešana naktīs, muskuļu un locītavu sāpes. Es, starp citu, tagad esmu atsakojis, kad man meitiņa, man vienīgā no 5, viena meita, ja ir atkal parazīti, viņa pa nakti ceļas un kliedz, ka viņai sāp kaut kas. Un reizēm es skatos viņai sejā, es viņu nepazīstu, man tā kā spoks priekšā ir. Man ir tāda sajūta, ka tā nav viņa vispār, kas tur ceļas un kliedz. Un tad es zinu, ka visi ir pienācis laiks, ir atkal jātīrās. 4-gadnieks griež zobus, tad mēs atkal tīramies. Nu jau vecākie var pateikt, mamma, man nies dupsis. Tas ir visizplatītākais. Pieaugušais cilvēks, kuram ir hemoroīdi, domā, ka tur ir hemoroīdi. Viņš nemaz neaizdomāsies, ka tur iespējams ir parazīti. Ja? Biežas galvas sāpes un reiboņi, jo parazīti izdala toksiskas vielas, kas noslogo aknas un nervu sistēmu, alerģiskas reakcijas, patstāvīga deguna aizlikšana un klepus, pastiprināta tieksme pēc saldumiem, arī kandīda albicans sēne ļoti prasa saldumus. Psiholoģiski traucējumi, aizkaitināmība, depresija, nervozitāte, bērni tādi kā uzvilkti parasti ir. Mums šobrīd ir ļoti populāri. Pirmkārt, visi sēž uz saldumiem. Lielākā daļa bērnu nenormāli dzīvo saldumiem, viņiem ir kabatas nauda, viņiem ir pieejamas bulkas, kūkas, šokolādes batoniņi, enerģijas dzērieni, nedod Dievs vēl gāzētie dzērieni. Viņi baro visu laiku to slikto vidi organismā, viņi baro parazītus, sliktās baktērijas un ir izplatīti šie te uzmanības deficīta sindromi. Pārstājiet barot ar cukuru, attīriet no parazītiem, jums būs normāli, mierīgi bērni. Vitamīnu un minerālu vielu deficīts līdz ar to, jo parazīti arī barojās no kaut kā un, protams, nieze. Šeit ir ļoti daudz, kas sakrīt. Es domāju, ka mums nav tik daudz laika par šito visu runāt, bet tas ir vairāk, ja ir sliktās baktērijas, tieši nevis par parazītiem runājot, bet tieši sliktās baktērijas zarnu traktā. Un ja ir šī te bioplēve, kad jau tik tiešām šī patogēnā vide ir tik izteikta, un tad, kad tā bioplēve ir ilgi, daudzus gadus, viņa ir bieza, cieta, viņa nesadalās vienkārši. Un man tik tiešām varbūt, ka beigās bija fotografija, vai es neieliku, kā izskatās, ka tās slānis nāk ārā, varbūt sameklēšu, ja kāds gribēs parādīšu pēc tam. Tur reāli nāk ārā vienkārši tāds, vēl viena zarnas liekas, ja tad trubveidīgs kaut kas nāk ārā, ka mēs riktīgi tīram to zarnu traktu, ja. Ir programma, kas to dara. Un arī tie paši gremošanas traucējumi, vēdera pūšanās, mainīga vēdera izaja, gāzes, nepilnīga gremošana, barības vielu deficīts un nogurums, sevišķi B vitamīns, dzels vai citu minerālu vielu deficīts, jo bioplēve var bloķēt uzturvielu sūkšanos. Ļoti bieži var dzirdēt, tur lietoja visādus vitamīnus, tur omegas, tur D vitamīni, man nekas nestrādā, man nekas nesūcās, man nedod rezultātu. Kāpēc? Tāpēc, ka pie tavām zarnu bārkstiņām vienkārši nekas netiek klāt. Reizi gadā vismaz, kā minimums reizi gadā kārtīgi iztīrīt
un tad jau varam gaidīt visādus labumiņus, ja, no tā, ko mēs ēdam. Smadziņu migla, pastāvīgs nogurums, ļoti izplatīti, ļoti daudz cilvēku pa dzīvi tāda sajūta, ka tā kā tādā miglā visu laiku ir tā galva. Viens jau, ka ūdeni nepadzer, ja, otrs vēl, kad zarnu traktā pastāvīgi ir piesārņojums, jo tā bioplēve, tad visu laiku asinsritē sūcas šīs te iekaisumu veidojušās vielas, toksīni, ko izdala sliktās baktērijas. Nu, arī pastiprināta tieksme pēc cukuru un ogļhidrātiem, jo šis te mikrobioms pieprasa, sūta uz smadzenēm signālus, dod manu pārtiku. Un es pati uz sevis esmu novērojis, kad ir tādi brīži, kad sen atpakaļ, kad tu neesi patīrījis organismu, vienkārši tev tā roka tajā saldumskapī. Tu tā kā redzi, tu zini, ka tev nevajag ēst to saldumus, bet viņa tā vienkārši ieliek tev mutē. Tad liekas, saka, Dievs, man atkal jātīra organisms. Reāli, tu neesi tu pats, tas ir ļoti, ļoti. Un man ar saldumiem ir vienmēr bijušas īpašas attiecības no mazotnes. Man mammai kādreiz bija veikals, lai no mums ātrāk tiktu vaļā. Viņa tur iedeva vafelītes, cepumiņus, kaut ko, tinaties, ja. Un man bija vienmēr problēmas ar veselību izsitumi, pumpas. Man tik tīra āda kā šobrīd, man nekad agrāk nebija līdz 31 gada vecumam, man bija pumpas un viena izspied nākamā jau vietā. Visu laiku iekaisīga seja, tonālais čupām virsū, lai neviens neredzētu, ka tur ir tik traks ādas stāvoklis. Bērnībā teica, tie ir hormoni, bet es saku, tas ir pārmērīgs cukuru un miltu patēriņš, kas ir mikrobioms disbalansā, un zarnu trakta stāvoklis slikts uzreiz parādīs tev uz sejas, uz ādas, kas tev tur iekšā darās. Zarnu iekaisums un jūtīgums, kad jau visādas sāpes var parādīties attiecīgi, ja, kairinātās zarnas sindroma simptomi, kad jau reaģē uz pārtikas produktiem. Man ir bijuši klienti, kas atnāk un saka, es nevaru papriku ēst, man vienkārši netur pretī. Ja mums sākas šādas te produktu nepanesamības, tā tad jau ir gana nopietni. Vai tas pats piena produktus, kad es visu bērnību varēju lietot piena produktus, tagad man ir laktozes nepanesamība. Sakārto zarnu traktu, tā arī nebūs laktozes nepanesamība. Paaugstināta jutība pret pārtiku, jā. Disbioze un hroniskas infekcijas, patstāvīgi visu laiku ir sēnīšu infekcijas. Par šito man ir savs rezultāts. Pēc 4. dzemdībām man bija šī sieviešu problēma katru mēnesi. Tās, kas ar to ir saskārušās, zina, cik tas ir nepatīkami. Tikko atkal paiet cikls, atkal tu esi ginekologa kabinetā. Paiet vēl mēnesis, atkal tu esi ginekologa kabinetā. Tev tur kaut kādu risinājumu iedot lokāli un svecītas un tā, bet reāli rezultāta nav. Tu visu laiku atgriezies. Šobrīd man jaunākajam bērnam ir 3 gadi un daži mēneši, un es organismu attīrīju, kad es biju 4. grūtniecības mēnesī, es izgāju pilnu koncepciju, grūtniecis nedrīkst kolavadu, dziļo zarnu trakta attīrīšanu. Es to izdarīju pēc tam, bet man nav bijusi šī sieviešu problēma jau visu šo laiku, nevienu reizi pēc pēdējās grūtniecības. Un es nelietoju neko lokāli tur, tajās vietās. Es vienkārši sakārtoju savu zarnu traktu. Bija smēles aplikums, man tik tīra mēle nav bijusi nekad agrāk. Izteikti dzeltens vai izteikti balts, tas ir kandida sēne organismā. Tad vienkārši šeit trahejā tas ir limfas izvedes kanāls, tad turien arī ķermenis tīrās ārā. Ja mums no rīta bieži ir bļotas un aplikums, tad ķermenis jau cenšas attīrīties, palīdzam viņam. Hroniskas urīnceļu un zarnu infekcijas, jo biežas dažādas baktērijas var izraisīt attiecīgi infekcijas. Un, protams, nemazāk svarīgi autoimūnas un sistēmiskas problēmas. Tas ir arī šeit zarnu traktā, lielākoties pateicoties šai bioplēvei. Līdz ar to arī locītavu sāpes un iekaisumi var parādīties, ādas problēmas, piemēram, plūtītes egzēma psoriāze. Man ir psoriāze no 18 gadu vecuma. Tie bija eksāmeni vidusskolā, kas bija kā palaidēja mehānisms, ļoti liels stress, man uzradās pirmais pleķis šeit. Es savu psoriāzi ārstēju 18 gadu garumā ar klasika kortikosteroīdu smēres. 20 gadu vecumā man bija hormonāli traucējumi nopietni, es varēju palikt bez bērniem, jo viens no medikamentiem radīja nopietnas blaknes. Toreiz man ārste neko no tā visa nepateica, vienkārši veica procedūru, it kā man palīdzēja, medikamenti pazuda no tirzniecības un tas mani izglāba. Ja medikamenti būtu vēl nopērkami, es turpinātu viņus lietot, jo man bija vienkārši tāds variants, kad man pilna galva ar psoriāzi, viss niez, saustu, nezinu, kur likties, tu vienkārši lej medikamentus šādi, šķida beta-kortonesis tāds bija kādreiz. Tu vienkārši lej, cik tu vari. Katrā medikamentā ir rakstīts, cik ilgi viņi drīkst lietot.
4 nedēļas vidēji, lielākajai daļai medikamentu ir 4 nedēļas. Ja mēs lietojam 18 gadus, ir jārēķinās, ka mums būs čupa blakņu. Ko nozīmē kortikosteroīds? Tas lokāli vājina imūnsistēmas reakciju. Tad, ja man te ir pleķis, kur man ir atkal uzradies, ja man te ir pleķis, es uzsmērēju smēri, tad es šeit nomācu imūnsistēmas reakciju. Bet vai tad es cēloni izlaboju? Nē, zarnu trakts netiek kārtots. Un tad, kad es sāku iet šo te organismu attīrīšanu, pirmo gadu es vēl lietoju Daiva, bet laikam man bija tāda smēra. Pirmo gadu es vēl viņu lietoju, pēc tam es sāku just, ka man tā kā sāk palikt labāk. Es smēri intereses pēc noņēmu nost. Es šobrīd 2 gadus nelietoju medikamentus savai problēmai. Es neesmu izārstējusi psoriāzi, bet es esmu būtiski uzlabojusi dzīves kvalitāti. Dzīvojot bez medikamentiem, man pleķi neniez. Man nerada diskomfortu, man ir palikuši vēl uz vēdera, drusciņi tagad uz bišķiem stresiem atkal uz rokām lien ārā, bet es zinu, šobrīd eju organismu attīrīšanu, es zinu, pēc 2 mēnešiem man nebūs neviena pleķa. Un es pati ar savu dzīvesveidu, ar organismu attīrīšanu šo slimību kontrolēju šobrīd, un ir ok. Cukurs jāslēdz ārā, balto miltu izstrādājumu jāslēdz ārā, jo tas veicina autoimūno reakciju tātad zarnu traktā. Hormonālais disbalans arī var būt kā problēma tam visam. Un vairāk nekā 80 dažādas autoimūnās slimības. Nelasīsim, kuras, bet celiaki tas ir, ja ir iedzimta, tas ir bišķīt savādāk. Ja ir dzīves laikā, man ir arī klienti, kuriem dzīves laikā pēc agresīvām antibiotikām, piemēram, pēkšņi atklāja celiaki, ja, tad to var labot. Mums ir arī gadījums, Daca Vītoliņa, viņai pēc operācijas bija pilnīgi nopļautas zarnu bākstiņas, diagnosticēja celiakiju, pēc smagām agresīvām antibiotikām tieši tā bija reakcija. Pagāja 3,5 gadi ar organismu attīrīšanu, viņai ir analīžu rezultātu uz rokām, ir pilnīgi atjaunojušās zarnu bākstiņas, ko ārsti vispār nesolīja, ka tas tā jebkad varētu būt. Ja? Tā kā notiek arī brīnumi visādi. Un tad mēs atgriežamies pie šīs te zivtiņas, un nākamā tēma mums ir šūnas uzturs, kas tad ir nepieciešams šūnai. Ja pirmkārt mēs domājam, ka tie ir kartupeļu kotleti un kāposti, klasiskais latviešu ēdiens, ja, tad patiesībā no tā visa kaut kas šķeļas, kaut kas sintezēs, un par to mums pastāstīs Kristīne Zālīte. Tad atnāk Elīna un vēl pasaka, nē, jātīrās. Tad domāju, viss skaidrs, un tad nāk vairs. Nekas vēl nav beidzies. Tā esmu es. Tā ir mana ģimene. Mēs te visas esam daudz bērnu un daudz mazbērnu māmiņas savākušās. Ja? Man ir arī ļoti daudz veselības rezultāti gan ar bērniem. Mēs arī tikām galā ar ļoti smagu alerģiju, regulārām alerģijas reakcijām. Mazajam mēs tikām galā ar astmu. Tāda bija mana ikdiena. Viņi reāli gulēja man uz galvas visu laiku. Un es biju pilnīgi neizgulējusies, pilnīgi bez spēka. Un atjaunojot organismu, izējot to organismu atjaunošanu, es sapratu, ka man ir enerģija. Es reāli visus šos gadus dzīvoju pārliecībā, ka ir 2 veidi cilvēki. Ir tie enerģiskie, kuri visu laiku kaut ko ņemās, kaut ko dara, un ir tie otri, tā kā es, tādi, kas no rīta viss ir baigi forši, un tad tu vakarā atnāc no darba, un tie jau 7, tā kā iekrīti divānā, tev nekam nav spēka. Un beigās vienkārši, kad kāds ģimene skatās filmu, vienkārši aizmiedz jau pašā sākumā, un tā bija regulāri. Man likās, esmu tāda tipa cilvēks. Un tad atklājās, ka tomēr nē. Un te mana puskailā bilde pēc dziļās tīrīšanas. Man īstenībā daudz vislāk saka, kas tad tev, tu jau tāda tieva, bet ar drēbēm daudz ko var paslēpt, ja? Kur ir realitāte. Un pēc dziļās tīrīšanas bez sporta un ar uzturu arī man gāja tā, ne ļoti draudzīgi. Nav tā, ka es beigos drāņķus ēdu, bet man tā grūti bija pievaktēt. Bet attīroties, tas ir tas rezultāts. Es arī redzēju bioplēju. Diezgan diebīgi. Tā. Uzturs. Pēkšņi visu aizmirsu. Jā, ļoti daudz cilvēki saka, ka viņi veselīgi ēd un tā kā organisms saņem visu, kas viņam vajadzīgs. Bet te ir pētījums, piemēram, brokoļiem. 85. gadā vitamīnu un minerālu daudzums uz 100 gramiem brokoļu bija 103 miligrami. Un 2002. gadā jau tikai 28.
tad redzat, kā viss ir mainījies. Un pa 17 gadiem reāli to vitamīnu daudzums ir samazinājies par 75%, tad, kas ir tagad, jo pētījums bija 2002. gadā. Nu, lūk, tā, kad netiksim sveikā cauri, tikai domājot, ka mēs ēdam veselīgi un domājot labas domas. Mums ir jādomā, kā vēl pabarot savas šūnas. Bet kāpēc ir tik maz, kur tās uzturvielas ir palikušas, ja? Agrāk zeme nebija, mēs esam vienkārši to zemi iztukšojuši. Tajā bija daudz visādas minerālvielas, vitamīnu, un ko audzēja, tas arī bija tajos augos. Bet šobrīd mēs esam tik ļoti izsmēluši to zemi, viņai nav vairs ko dot, un no tukšas zemes nāk arī tukši augļi un dārzeņi. Nu, lūk, un tagad arī ļoti dzenās pēc tā, lai var ātrāk pārdot, ātrāk izaudzēt, visu lielāku, vairs neatpūtina zemi, un līdz ar to tā ir palikusi tukša. Tā, nu jā, diemžēl ir tā, ka mēs bez uztura bagātinātājiem nevaram tikai ar uzturu pabarot šūnas un visu, kas viņiem nepieciešams iedot, tāpēc mums ir jāpapildina šis uzturs. Bet kādus tad izvēlēties dabas vielas? Tātad cilvēku organisms var uzsūkt tikai dabiskos produktus, tādus, kas ir kādreiz bijuši augi vai dzīvnieki, un šādi produkti uzsūcas līdz pat 98%. Tāpēc arī ir jāskatās un jāizvēlās tādus uztura bagātinātājus. Ļoti bieži cilvēki saka, bet es taču lietoju vitamīnus, viņi neuzsūcās, bet nepievērš uzmanību, ka aptiekā bieži vien ir sintētiskie vitamīni un neorganiskās minerālvielas, jā, un to mūsu organisms un šūna neatpazīst. Viņš vienkārši neņem pretī, un tos lietojot, mēs tā kā vairāk pat piesārņojam to organismu nekā atbalstam. Un te ir tas, kas mūsu šūnai vajadzīgs. Tātad tā kā tai zivtiņai baseinā, mēs, ne baseinā, bet akvārijā, mēs viņu nomainam ūdeni, attīram to akvāriju, un mums tā zivtiņa ir jāpabaro. Un tas, ko mūsu šūnai vajag katru dienu, tās ir gan aminoskābes, gan mikroelementi, vitamīni, fermenti un neizvietojamās taukskābes. Izskatās ļoti traki un nevar saprast, kur to visu tagad var dabūt, bet nav tik traki. Mūsdienās ir risinājumi. Ja? Tad vēl, protams, vajadzīgs tas biopieejams ūdens, kas aiztransportē šīs vielas līdz šūnām, un šķiedrvielas, dzīvās baktērijas un antioksidanti, kas pastargā mūs no tās ārējās toksiskās iedarbības. Tā, līdz, kas ātri izstāstīja. Elīna? Jā, mēs stāstam par to, kas tad ir jātīra, un parasti cilvēki uzdod jautājumu, ko darīt. Respektīvi, Coral Club kompānija tirgoja jau ir 25 gadus. 25, tas nav joks, ja? Ir visādas krīzes pārvarētas, un te pēdējā pandēmija arī pārvarēta, un patiesībā ļoti, ļoti pieauga apgrozījums, ļoti pieauga jaunu klientu skaits, jo visi meklē risinājumu, visi meklē iespējas, alternatīvas, un savā laikā arī es vīlos medicīnā un gribēju kaut ko citu, un man atnāca risinājums, un risinājums sauc veselības koncepcija, kas ir 90 dienu organismu attīrīšanas programma, kur viss sākas ar toksīnu izvadīšanas programmu vai gremošanas sistēmas darbības uzlabošana, arī tāda maigāka programmiņa ir. Tad otrs solis ir zarnu trakta attīrīšana, no tiem parazītiem tīramies ārā, uzlabojam mikrobiomu tajā skaitā. Trešais solis, kas ir 2 nedēļu programma, tā ir dziļā zarnu trakta attīrīšana, un svarīgi arī ir secība, kādā mēs ejam, jo, katram etapam ir sava loma, katram etapam ir sava nozīme. Mēs nevaram paņemt tikai kaut ko vienu un domāt, ka viss mums tur tagad ir kārtībā. Ja? Reizēm ar vienu ciklu nemaz nepietiek. Tas ir atkarībā ar kādām problēmām cilvēks atnāk. Kā izskatās tas zarnu trakts? Jūs redzējāt video, kur bija dažādi zarnu trakti no veselīga līdz piķa melnam. Ja? Ar piķa melnu zarnu traktu atnākot vienu reizi šitādi izējot nebūs gana. Jābūt reāliem. Ja? Jo tomēr tie ir augu ekstrakti. Dabīgas bioloģiski aktīvas vielas, tas pats, kas ir mūsu ēdienā, tas pats, kas ir uzturā. Ja mēs tagad izdomājam veselīgi ēdīsim, mums rezultāts arī nebūs 1 un 2 mēnešu laikā. Mums vajag būtībā visu atlikušo dzīvi ēst veselīgi, lai mēs
tikai ar uzturu kaut kādu rezultātu dabūtu. Ja? Un tikko man arī īstenībā šodien bija ļoti interesants komentārs. Man partnerīte atsūtīja vienu gadījumu. Viņa saka, ka sieviete saka, ka viņai vajag patīrīties. Viņa izdomāja ar meitenēm tagad uztaisīt diētu, un 9 dienas vēders nav izgājis ārā. Tā nedrīkst būt. Tu sāc ēst veselīgi, uztais kaut kādu detoksu diētu, un tev vienkārši nekas nenotiek. Un aizcietējums 9 dienu garumā nozīmē, ko? Tev ir tāds toksiskais sloks organismā, un ķermenis pats netiek galā. Šīs programmas palīdz atbalsta orgānu visas sistēmas, lai tavs ķermenis tiktu galā ar jebkuru slodzi, kas notiek attīrīšanās laikā. Un noslēgums, tas ir tā kā ķirsītis uz kūciņas, ir šūnu barošana. Tas ir tas komplekss, par ko minēja Kristīne. Tur ir viss nepieciešamais, kas ir nepieciešams mūsu šūnām būtībā katru dienu. Ja? Un tur arī mēs varam dzert labu kolagēnu, labu hialuronskābu, kas palīdz arī atjaunot locītavas. Un tas ir īstais brīdis tā kā jau domāt par to, ka viss, tagad man tur viss ir tīrs un es lieku labumiņu iekšā. Un tur arī 4. mēnesī attiecīgi tad vislabāk viss uzsūksies. Un ja jums gribās pamēģināt, tur ir interesi, aicinu sazināties ar to cilvēku, kas jūs ir uzaicinājis uz šeieni, jo viņš jums palīdzēs iegādāties šos produktus, palīdzēs attiecīgi pastāstīt, kas tas ir, kā to darīt. Mums paralēli ir arī dažādi projekti. Šobrīd notiek antiparazitārais kurss Atbrīvojies no liekā, kas notiek Telegram grupā, kur šādi cilvēki, kas interesējās par profilaktisku organismu attīrīšanu, mēs pulcējamies kopā Telegram grupās, var uzdot savus jautājumus, ir ļoti daudz informācijas. Koroļu klubs būtībā tās nav uztura bagātinātāju burciņas. Aiz katras burciņas ir lekcijas, informācija, ļoti daudz zināšanu un reāli rezultāti. Ja? Mums ir ļoti daudz video rezultāti. Mēs paši dalāmies ne anonīmi, bet ar vārdiem, uzvārdiem, gan video formātā, gan liekam fotogrāfijas. Un turpmāk es ielikšu arī dažus rezultātus, lai redzētu, kas tad notiek. Es vēl pieminēšu pie šitā slaida pišķiņā, kad tajās kastēs salikt tie produkti, tie nav kaut kādi izgudroti un tāpat vieni salikti, jo piestāv burciņi viena otrai. Ja? Tie visi ir salikti, to ir strādājuši zinātnieki, naturopāti, ārsti, kas zina, ka pēc viens produkts papildinās otru un sinerģiski darbosies vislabāk. Un tāpēc arī tā programma un tā veselības koncepcija tā arī ir ārsti izstrādāta. Tā nav, ka mēs te tā iedomājāmies pēc krāsām. Jā. Un šī kompānija ir reģistrēta Kanādā. Kanādas uzņēmums. Un šī programma ir, ar kuru es savu bērnu dabūju uz kājām. Tas ir bērnu antiparazitārais kurs. Es esmu dzirdējis ļoti bieži, ka mēs jau lietojam melno riekstu, pasūtījām iHerbā. Es saku, ko jūs vēl lietojat? Neko. Es saku, kā neko? Kāpēc ir svarīgi sakombinēt pareizi produktus? Organisms ir jāskalo, kad mēs tīramies no parazītiem, jo pastiprināti parazīti sāk izdalīt toksīnus. Viņi visi ir jāskalo ārā. Melnais rieksts, tā ir rūgtviela, kas parazītiem nepatīk. Lecitīns ir žultsdzinējs. Tiem, kam nav žultspūslis, viņiem būtu regulāri jālieto lecitīns, jo tas uzlabo žults darbību, jo izgriezt žultspūslis nenozīmē, ka žults netak, ja kanāls te ir palicis. Un žults mūsu organismā ir dabīgi antiparazitāri. Ja bērns no mazotas ēd saldumus, baltos miltus, jau sākas gremošanas traucējumi, žults jau normāli vairs netak, viņa ir bieza, cilvēks nedzer ūdeni, tur viss stagnē, līdz ar to nav šis te antiparazitārais dabīgais mehānisms organismā pareizs. Ja? Ķiplociņš, tas ir vēl viens papildspēks, ķiplociņš ļoti nepatīks palīšiem, papāja tie ir gremošanas fermenti. Kāpēc ir nepieciešami gremošanas fermenti, kad mēs tīram organismu, jo fermenti ir kā mazie sanitāri, kas mūsu imūnu šūnām palīdz sašķelt un izvadīt lieko ārā. Gan vīrusi, baktērijas, parazīti. Es zinu, ka, piemēram, Līcītis man ar vienu klientu strādā, viņš ir izrakstījis fermentus, drusciņu citus, ja, manam klientam, kuram ir vēža šūnas šobrīd. Līcītis ir imunologs, viņš ir alternatīvais mediķis un man ļoti patīk viņa pieeja. Kāpēc? Jo fermenti palīdz izjaukt arī vēža šūnas apvalku. Un tad imūnšūna spēja viņu iznīcināt. Ja? Tā ir alternatīvā medicīna, tā ir arī vesela zinātne, kur ļoti daudz ne pa medicīnas ceļiem iet zinātnieki, ģenētiķi un visādas eksperti, bet pa to otru pusi, pa to alternatīvo. Kur tad ir tas cēlonis un kā mums to cēloni atrisināt? Un tagad gribu padalīties ar rezultātiem. Tas ir mans rezultāts, kas ir gada laikā.
Sākotnēji, kad es atnācu, man bija nomākts garastāvoklis, bija enerģijas trūkums, ļoti bieži sāpēja galva. Pēdējā reizē es dabūju diagnozi migrēna, un paldies Dievam, tā bija pēdējā reize, kad man bija migrēna, vienīgā. Bet neiroloģis ļoti ātri man iedeva šo diagnozi, izrakstīja 2 tabletes pa 11 eiro un aizsūtīja uz aptieku. Un es pat nebiju izgājusi magnētisko rezonanci vai kaut ko tur vairāk mēs neizmeklējam, vienkārši ļoti ātri tiek piešķirtas šīs diagnozes. Protams, ādas problēmas, pastāvīgi pūtītes, pumpas, ļoti iekaisīgas, ļoti ilgi nedzīst, visu laiku kaut kādas problēmas. Piena sēne, nagu sēne, un es biju praktiski atkarīga no kortikoīdu steroīdu smērēm. Šādi izskatās psoriāzes pleķi, kad viņus ārstē ar kortikosteroīdu ziedēm 18 gadu garumā. Te viņi ir, te viņu nav. Būtībā vasarā ir mazāk, ziemā ir vairāk. Es neuzskatu, ka man medikamenti palīdzēja, jo tas neizskatās pēc apārstēta cilvēka, bet šeit man ir ļoti tīras kājas, man joprojām nav neviena pleķa uz kājām. Šeit man šobrīd parādās drusku pleķīši, bet tas ir izieta kārtīga organisma attīrīšana, būtiski pastrādāts pie diētas, un rezultāts ir, ka tiešām ir tīrs ķermenis no psoriāzes. Ja? Bet dzīve ir dzīve, mums tur ir stresi ar bērniem, viens salauž roku, kāds tikko man atslēgas kaulu puika salauza. Stress dara savu, jo stress ir palaidēja mehānisms ļoti daudzām saslimšanām, pa dzīvi, man liekas, jebkādai problēmai stress ir palaidēja mehānisms. Ja? Un pa laikam kaut kur tādi pleķīši parādās, bet ne tā, kā tas bija kādreiz. Šo pleķis vairākus gadus nevarēja dabūt nos, jo tikko viņi paliek lielāki, viņi paliek tādi blīvāki un ārkārtīgi grūti apārstējami paliek. Un tad attīrīšanās laikā man stabilizējās pašjūta, nervu sistēma. Es domāju, ka var just, ka man viss ir kārtībā. Patstāvīgi augsts enerģijas līmenis, nesāp galva jau 3,5 gadus šobrīd. Veselīga sejas ādas tonis. Es kādreiz biju līķa balumā, nepārspīlēju. Un es nevaru iet sauļoties, jo man ļoti ātri apdeg āda. Šobrīd es varu arī sauļoties. Pagājuši gadu pirmo reizi es guvu dabīgu iedegumu saulē, jo man ir sakārtota akna un iedegums patiesībā izrādās, ka ir atkarīgs no aknas stāvokļa. Ja mēs apdegam, tad ir jākārto akna. Tad nav sēnīšu, ne tur. Jau 2 gadus es nelietoju medikamentus un būtiski uzlabojies psoriāzes stāvoklis, bet, protams, ir kur piestrādāt arī. Te ir vēl viens brīnišķīgs rezultāts ar bērnu. Kristiāns ir bērns, kuram bija, man liekas, 10 gadi. Laikam, jā, tad medicīna uzstādīja dažādas diagnozes, sākot no uzmanības deficīta sindroma līdz pat hormonālajam disbalansam. 23. gada oktobrī māma sāka attīrīt savu dēlu ar augu ekstraktiem no Coral Club. Sāka mācīties dzert tīru dzīvu ūdeni, kam sekoja arī aminoskābes, jo bieži vien bērni ēd ļoti neveselīgi. Viņiem pietrūkst aminoskābes, bet aminoskābes, tad no olbaltumvielām, kas šķeļas organismā, aminoskābe, tas ir būvniecības materiāls. No kurienes augošam bērnam rasties veselām šūnām, ja viņi ēd bulciņas, cepumiņus, tur vafelītes, burgerīšus, aminoskābi trūkst dramatiski. Tas ir tie tukšie ogļhidrāti. No tā nevar dzimt veselas šūnas. Un mūsdienās 25% bērnu ir liekais svars. Jau 25%, tas ir daudz. Un arī Kristiānam bija liekais svars, fotogrāfijā ļoti labi var redzēt. Un tad, kad viņš izgāja organismu attīrīšanos, acīs atgriezās dzīvesprieks, mazinājās vispārējā tūsma, kas liecināja par sirds, nieru un vairogdziedzera darbības uzlabošanos. Smalkākas rociņas palika, liekais svars tātad. Un zēna mamma apliecina, ka viņš kļuvis atvērtāks un sācis labprāt runāt par savām domām, sajūtām, dienas gaitām. Pirms es uzsāku organismu attīrīšanu, es biju īstenībā ļoti introverts cilvēks. Es nezinu, vai tas ir saistīts ar tīrīšanos, bet man tiešām ir daudz vieglāk komunicēt šobrīd. Lūk, tādi ir rezultāti darbībā. Un šeit ir arī viens uzskatāms rezultāts ar alerģiju uz rokām. Diana Pelaka, kultūras nama vadītāja, bijusī jau. Tad viņai hroniski bija galvas sāpes, alerģija, nav enerģijas, trauksme un dažādas sieviešu problēmas, kas arī ir atrisinājies pēc organismu attīrīšanas. Šeit uz ziemu ļoti sāsnējas, uz augstumu, uz ziemu tāds pleķis, iedomājies pa pusroku un tu vadi pasākums, mikrofons, jā, tur viss kaut kas un kauns taču ir. Un diezgan īsā laikā, man liekas, tie bija pāris mēneši, būtiski uzlabojās un tā rociņa, bet te nav fotogrāfija, kur tā veselā roka. Viņa parāda, bet viņš šodien šeit nav. Tālūk. Indriņa, pastāstīsi, kas mums te briest. Bet tur pieteikties vairs nevar klāt.